Medījuma pirmapstrāde un higiēna. Video redzami skati, kas tev varētu būt nepatīkami. Nomedīts dzīvnieks, iekšējie orgāni, asinis. Medības sevi ietver ne tikai atpūtu dabā, bet arī rūpes par medību saimniecību. Tas nozīmē medību infrastruktūras labiekārtošanu, torņu būvēšanu, medību mājas un medījuma pirmapstrādes vietas, dīrātavas, dzesētavas ierīkošanu, barotavu ieviešanu un uzturēšanu. Tam visam nepieciešams laiks un līdzekļi. Tāpēc daudzi medību kolektīvi daļu nomedītā pārdod uzpircējiem, kas pēc tam medījumu piegādā veikaliem, restorāniem un citiem klientiem. Ja arī tu vēlies tā darīt, ņem vērā, ka medījums, ko vēlies pārdot, ir jānomedī un jāsagatavo atbilstoši sekojošiem principiem. Šie paši principi jāievēro arī tad, ja medījumu izmanto pašpatēriņam. Pareizi nomedīta un pārstrādāta medījuma gaļa ir augstvērtīgs un ekskluzīvs produkts, bet nepareizi apstrādājot vai uzglabājot medījumu, to var neglābjami sabojāt. Pareizs šāviens. Izcilas medību produkcijas sākums ir ētisks, pārdomāts, veiksmīgs šāviens, arī piemērota kalibra izvēle. Lai dzīvnieku nonāvētu pārliecinoši, vislabāk šaut tieši sirdī. Ņem vērā, ka tā saucamais desmitnieks, kurā mērķējam šautuvē, dabā ir šāviens plaušās. Medību apstākļos sirds atrašanās vietu visvienkāršāk ir noteikt šādi. Galvā sadali dzīvnieka ķermeni 3 horizontālās daļās. Mērķē līnijā, kas atrodas starp 1. un 2. trešdaļu no apakšas, tieši pirms jeb aiz priekškājas. Centies nesašaut plecu un lāpstiņu, lai izvairītos no liekiem bojājumiem liemenī. Realizācijai paredzētos dzīvniekus centies nomedīt gaides medībās, jo tajās vienmēr var sagaidīt, kad dzīvnieks nostājies 90 grādu leņķī pret tevi. Ja šausi, kad tas būs sagriezies slīpi, lode varbūt ieies pareizā vietā, bet izejot var cauršaut kuņģa zarna traktu, nenonāvējot dzīvnieku uzreiz un padarot medījumu mazvērtīgāku, radot bakterioloģisku piesārņojumu. Atceries, ja šādi tomēr gadās ar pārdošanai paredzētu medījumu, vēdera dobumu nekad neskalo, bet rūpīgi izslauki ar sausām salvetēm. Dažos medību medijos, arī uzpircēju mājaslapās, atrodamas rekomendācijas veikt šāvienu galvā vai kaklā, lai liemeni bojātu pēc iespējas mazāk. Jā, šāviens galvā starp aci un ausi viennozīmīgi ir letāls. Bet vienmēr izvērtē, vai tavas šaušanas prasmes, šaušanas apstākļi, ieroču un munīcijas precizitāte ļauj to veikt. Atliek nedaudz kļūdīties, un dzīvnieks tiek sakropļots, nevis nonāvēts. Tāpat medību apstākļos savvaļā arī šāviens kaklā vai mugurā ir bezatbildīgs un neētisks. Neliela kļūda, un dzīvniekam tiek savainota rīkle, to nolemjot lēnai un mokošai nāvei. Vai tiek trāpīts pa kaklas kriemeļu mugurējiem izaugumiem, procesus spinosus. Dzīvnieks nokrīt, uz brīdi ir paralizēts, bet pēc tam atgūstas un dodas prom savainots. Mednieki un mednieces, perfekti apstākļi šautuvē un neprognozējami apstākļi medībās ir 2 dažādas lietas. Domājam. Pievērs uzmanību arī kalibra un munīcijas izvēlei, jo ātrāka un jaudīgāka lode, jo vairāk bojājumu, asins izplūdumu un hematomu medījumā. Lielie magnum kalibri, piemēram 7 rem magnum, 300 vin mag, ir izcili piemēroti medībām kalnos, tālās distancēs. Bet Latvijas apstākļiem medību distancēm līdz 200 metriem labāk izvēlēties ko smagu un lēnu, kas radīs plašu brūces kanālu, bet nesaplosīs liemeni. Piemēram, Vācijā un Skandināvijā ļoti iecienītais kalibrs 9,3 x 62. Iekšējo orgānu izlaišana.
Pats galvenais pēc dzīvnieku nomedīšanas ir rīkoties ātri. Vairums gaļas uzpircēju nosaka, ka iekšēji orgāni medījumam jāizņem stundas laikā no nomedīšanas brīža. Ja vari paspēt tikt līdz savai dīrātavai, lieliski. Bet bieži tas nozīmē darbu lauka apstākļos, uz zemes. Lai to paveiktu, nepieciešams ass nazis, dažkārt kaulu zāģis vecākiem dzīvniekiem. Noderēs arī salvetes, kā arī ūdens un vai smidzināms dezinfekcijas līdzeklis roku un instrumentu notīrīšanai. Atceries, ka pārdošanai paredzētajiem dzīvniekiem āda netiek nodīrāta. Tā kalpo kā dabīgs apvalks, lai liemenis neapžūtu. Tāpat rekomendējam sazināties ar uzpircēju, kuram plāno liemeni pārdot, lai noskaidrotu, vai tas vēlas medījumu saņemt ar atvērtu vai neatvērtu krūškurvi un simfīzi. Tas ietekmēs to, kā izņems iekšējos orgānus un izgriezīsi taisno zarnu. Taisno zarnu un anālo atveri var izgriezt divējādi, atverot vai neatverot simfīzi iegurnī. Pirmajā variantā veicam griezumu ap anālo atveri no ārpuses, lai atbrīvotu taisno zarnu. Esi uzmanīgs, centies to nepārgriezt un nesadurt urīnpūsli. Veic griezumu, cik dziļi iespējams. Procesu līdz galam pabeigsi no otras vēdera dobuma puses. Šoreiz nomedīts tēviņš, tāpēc nākamo nogriežam pindzeli, dzimuma orgānus. Griežam tā, lai pie liemeņa saglabātos pēc iespējas vairāk ādas. Ādu neatveram arī starp ciskām. Tā ir viduslīnija. Tur, kur āda jau atdīrāta, redzam līniju alba, balto līniju, pa kuru veiksim griezumu, lai atvērtu vēdera dobumu. Atgriežot ādu uz vēdera, esi uzmanīgs, lai neiegrieztu pārāk dziļi un nesadurtu iekšējos orgānus. Griežam līdz krūšu kaula šķēpveida izaugumam. Pēc tam prātīgi atveram vēdera dobumu, palīdzot ar 2 pirkstiem, lai nesagrieztu iekšējos orgānus. Turpinam griezt. Atveram vēdera dobumu ar plaukstu sargājot iekšējos orgānus, līdz pat šķēpveida izaugumam to nesagriežot. Pēc tam no krūšu kurvja augšpuses, no krūšu kaula, atgriežam kakla ādu, virzoties uz galvu pa vidu kaklam. Nu jau redzama tā sauktā stabule, balsene. Ja nepieciešams, ādu vari nedaudz atplēst vai atdīrāt, lai to izņemt būtu ērtāk. Satver balseni ar vienu roku, ar nazi to pie galvas nogriežot. Velc balseni uz augšu un ar nazi no apakšas to griez laukā. Atceries, ka jāizņem gan šī traheja, gan šis te barības vads. Kad tuvojies krūšu kurvim, sānos pamanīsi lielos kakla asinsvadus, miega artēriju un miega vēnu. Tās ar fizisku spēku nepārrausi, tāpēc pārgriez ar nazi vienu pusi un otru pusi. Noslēgumā atbrīvo traheju, veicot griezumu ap to. Tad no krūšu kurvja puses, kurš liemeņa pārdošanai visbiežāk paliek neatvērts, to būs vieglāk izvilkt. Izlaižam iekšējos orgānus. Šis te ir kuņģis, te ir liesa, un tā ir diafragma. Diafragma ar nazi ir jāatgriež no krūšu kurvja. Strādājot ar medījumu uz zemes, tas ir nedaudz izaicinoši, jādarbojas uz tausti. Apgriežam dzīvnieku uz otriem sāniem un atgriežam diafragmu arī otrā pusē. Centies nesagriezt aknas, spurekli un citus orgānus.
Tagad diafragma ir atgriezta no abām pusēm. Tepat ir aknas, plaušas un dziļāk var sataustīt iepriekš apgriezto barības vadu un traheju. Tos no ārpuses bāžam iekšā krūškurvī. No krūškurvja iekšpuses tos atveram un izvelkam ārā. Turpini vilkt, līdz no vēdera dobuma izņemti visi iekšējie orgāni. Atlicis tikai prātīgi apgriezt taisno zarnu no vēdera dobuma iekšpuses. Strādā ar nazi un velkot ar roku pabeidz orgānu izņemšanu. Gatavs! Taisno zarnu var izņemt arī atverot simfīzi. Tā atrodas starp kaunuma kauliem. Ja simfīzes centrā ar nazi trāpi precīzi, jaunam dzīvniekam to var pārgriezt bez zāģēšanas. Atgriez muskulatūru pie iegurņa centra. Patausti ar pirkstu. Simfīzes centrā atradīsi tādu kā puniņu. Tas ir kaunuma kaulu savienojums, fibrozais gredzens. Veicam griezumu tajā vai iedzenam tajā kāda biezāka naža galu. Iztēlojies, ka vēl neesam izņēmuši taisno zarnu. Redzi, cik vienkārši to būtu apgriezt un izņemt šādi, caur atvērtu simfīzi, kā no bļodiņas, tīri, bez bakstīšanās un durstīšanās. Ņemot nost pakaļkājas, vissvarīgākais ir nesagriezt ahilēja cīpslas, aiz kurām medījums tiek pakārts dzesētavā un dīrātavā. Locītava atrodas tuvāk nagiem nekā varētu šķist, zem ahilēja cīpslas šajā vietā. Veic griezumu apkārt locītavai un noņem kāju ar lauzienu, pabeidz ar nazi. Kad liemenis sagatavots, atceries, ka tas jāuzglabā vēsā vietā. Liemeņa iekšējai temperatūrai ciskās nevajadzētu būt siltākai par 7 grādiem. Tātad temperatūrai telpā, kurā tas glabājas, vajadzētu būt vēl zemākai. Ņem vērā, ka bieži uzpirktie medījumi netiek saldēti, bet tos turpina dzesēt dienām ilgi, un tad pirmapstrādē pieļautās kļūdas ātri liek sevi manīt. Ja tev nav savas dzesētavas, realizācijai paredzētos dzīvniekus medī tad, kad uzglabāšanas vietā temperatūra stabili turās 0–4 grādu robežās un ar uzpircēju sazinies, cik ātri vien iespējams. Mednieki un mednieces, atcerieties, ka medības nav peļņas avots. Bet tās var kalpot kā neliels atbalsts, uzturot un labiekārtojot medību saimniecību. Saimniekosim atbildīgi, būsim korekti pret saviem sadarbības partneriem un ar medījumu apiesimies cieņpilni, tīri, korekti un rūpīgi.